Hallo, sveiciens jums visiem! Tā esmu es šeit, Regīna, un šis ir kārtējais sarunas ar eņģeļiem ieraksts. Un šodien ir vēl 3. februārs pie mums, 4. jau Latvijā. Un sveiciens jums visiem februārī un pilnmēnesi ir šodien, šovakar pie mums. Un pilnā sparā, kā ir parasti ir diena pirms un diena pēc. Tā oficiālā pilnmēnesis ir arī tā ietekme vēl joprojām tāda pilnmēnesiskā. Kā jums visiem šo laiku gājis ir? Kā Merkura retrogrāds pret jums ir attiecies, kāds ir bijis Merkura retrogrāds pret jums? Vēl apmēram nedēļa, 11. februārī beidzas Merkura retrogrāds. Tātad, par ko šodien? Kārtiņas. Es esmu izvilkusi jau kārtiņas no šī kāršu komplekta. Karte. Un izvilkusi kārtiņas šeit mums visiem kārtiņas. Bet pirms es pastāstīšu par kārtiņām, ko kārtiņas saka, gribu pastāstīt par likumu noteikumu pārkāpšanu. Ar to domu, kā, šīs fons man te ar peldošajām zirtiņām ir ne bez iemesla. Esat skatījušies man pēdējos ierakstus, jaunākos pēdējos jaunākos ierakstus, ziniet, man tagad ir zirtiņas, un es esmu tāda ļoti jauna zirtiņu pasaulē, un gribu pastāstīt tādu mazu notikumu ar mācību galā. Ar to, ko šis notikums iemācīja vai parādīja. Un veikalā iegādājoties zirtiņas prasīju, tas ir sākums, prasīju, ko tad ir svarīgi zināt par zirtiņām, tas svarīgākais. Un vēl piebildu un prasīju pavisam konkrēti, cik tad bieži ir jāmaina ūdens. Un man pateica tā, ko ne tur visu pārējo, bet par ūdens mainīšanu pateica tā, ka reiz 4-5 nedēļās, un tad apmēram 1/3 ūdens nomainīt. Un nekādā gadījumā visu ūdeni nemainīt. Bet tas arī viss. Un ir pagājuši 4-5 nedēļas, kad man šīs zirtiņas ir, un viņas visas tādas priecīgas un laimīgas izskatās tajā akvārijā, un peldās un spēlējās, un es tā ļoti priecīga, bet es domāju, jau 5 nedēļas, jau 6. nedēļa ir jānomaina tas ūdens. Un es nomainu ūdeni, un kā viss ok, un nākošajā dienā es skatos, zirtiņas vārsta savas mutes ļoti ātri, un dažas sāk iet jau uz augšu pēc gaisa, un es saprotu, ka kaut kas nav labi, bet es īsti nezinu, kas tieši nav labi. Es taču esmu sekojis visiem likumiem, visu, ko man teica, es vēl salasos visu kaut ko internetā šeit un saklausos. Mana māsa arī ir tikusi pie zirtiņām, un viņa visu, ko ir salasījusies, viņa ir eksperta manā uztverē, zirtiņu eksperte. Lūk, un galīgais stress, redz, zirtiņas maziņas, nekā nevar saprast, kā viņām palīdzēt, bet redz, ka viņas mokās. Lūk, un es braucu vienu dienu uz veikalu un sagādāju visādas tur tabletes, ko liek iekšā ūdenī, un tur ir teikts, ka šīm tabletēm vajadzētu vienas neutralizē kādas tur vielas, kas tur varētu būt akvārijā, un otras tabletes neutralizē kaut ko vēl citu.
Un tad es vēl veikli ņemu un pasūtu internetā dažādas vēl iekārtas akvārijam un internetā, tāpēc, ka šī ir sala un šeit viss izskatās ir daudz dārgāks vietēji pērkot nekā pasūtot internetā. It īpaši, ja iet runa par, nezinu, kaut vai akvāriju vai tādu burbuļotāju akvārijam vai, tādām visādām lietām, visam kam vispār. Lūk, un mainu ūdeni, 1/3 atkal nomainu ūdeni, un atkal nekā neredz, ka viņām labāk palikt, un tās tabletes sataisa ūdeni visu tādu miglainu. Tas paskats akvārijam tāds miglains, un izskatās, ka zivtiņām neko labāk ar nav, un jau vairs ne tikai dažas viņām uz augšu peld pēc gaisa, bet jau visas skatos, kur zivtiņas, un visas vienā bariņā augšā ir, un kad es mēģinu smelt to ūdeni laukā, tad viņas arī pat nemaz nesatraucās, ka es viņas tagad izsmeltu laukā, tik ļoti viņas ir koncentrējušās uz to gaisa dabūšanu, un ļoti redzams zivtiņām ir grūti, un es dodos uz veikalu atkal, un viņas man sastāsta veikalā, bet galvenais jau, ka nenomaina visu ūdeni, un jā, atstāja kā ir, neko jau darīt nevar tam zivtiņām, un beigās man pasaka, ka varot es aizmest ūdens, paņemt mazliet ūdeni no akvāriņa, aiznest uz veikalu un pārbaudīšot, kas, kā tur ir te visā ūdenī, un pārbauda šo ūdeni, un saka man, tad tavs zivtiņas taču mirst, vai ne, jo, viss cits kā ir normas robežās, ir diezgan augstu, bet vēl joprojām normas robežās, bet šitas un rāda man uz tādu violetu iekrāsotu ūdeni, un normas robežās būtu tāds gaiši, tāda gaišā tādā violetā krāsā, un manējais ir tumši violets, violets tumši lilā, un es saku, tā ir pati indīgākā ķimikālija vai viela vai kas ūdenī var būt, un izrādās, ka tā ir no tā, kas vēl kaut kāda tā kombinācija laikam tam, kad, zivtiņām jau arī ir jākaut kā, un viss tur zakrājas apakšā, un laikam no tā viss, un tā pati sieviete, kas man saka, kad 2, 3, 4, 5, pēc 4-5 nedēļām jāmaina ūdens, es saku, pēc katrām 2 nedēļām taču jāmaina tas ūdens vismaz, un tāpēc tās zivtiņas, es nedomāju, ka viņas varētu izdzīvot vispār, bet, turpiniet mainīt to ūdeni, 1/3, galvenais, ka visu ūdeni nenomainīt. Un atsūta mani mājās, un es tā domāju, un es skatos, visas siltiņas vēl ir dzīves, un visas viņas tur augšā peld un elpo, neviena neko neēd, jau pagājuši 4-5 dienas, un viņas neko neviena neēd, tikai pa augšu dzīvo un elpo, un tad es domāju, es izdarīšu to, ko man ir pieteikts nedarīt, un ko es esmu lasījis, ka nevajag darīt, un es nomainu visu ūdeni. Es domāju, ja jau tas ūdens ir tik ļoti indīgs tur, tad taču sliktāk nekāda nevar palikt. Vienalga, ko eksperti saka. Un es nomainu visu ūdeni. Un es izslauku visu apakšu, un es iztīru akmentiņus, cik vien labi varu, un salēju ūdeni atpakaļ. Un zivtiņas pēc 10 minūtes izskatījās, nebija visas pašā augšā, bet, projām, nav riktīgi labi, bet, es nomainīju ūdeni, esmu sliktāk kā nepaliek, un nākamajā dienā vēl joprojām viņas dzīves, un es domāju, es tagad pamainīšu vēl ūdeni, es izlaskatu, ka labi ir, ka novāru ūdeni, un tad, lai nostāvās tāds, un atdziest, un nostāvās, un ka tāds labs, un tagad es mainu, vēl paiet pāris dienas,
un es stāvu pie tā akvārija, un es tā domāju, un es kā runājos ar tām zivtiņām, ok, mūsu burbuļotais nāk, un burbuļotais links, nezinu, jūs neesat šajā zivju pasaulē, tagad burbuļotājs palīdz ienest to gaisu akvārijā, un zivtiņām ir vieglāk elpot. Arī pavisam veselīgos apstākļos. Smuki izskatās un palīdz arī elpot viņām. Un, lūk, un es stāvu tagad pie tā akvāriņa un tā domāju un runājos un tā, un es saku, kā jūs man visi tā esat izdzīvojuši un kāpēc jūs vēl esat tā izdzīvojuši? Par spīti tam, ka visas pazīmes, viss bija tā, ka, viss rādīja uz to, ka viņas neizdzīvos. Un es pēkšņi dzirdu to balsi sakām, vēl tu nepadevies un nepameti mūs, un mēs arī tāpēc nepadevāmies un neatmetām gluži ar roku, bet tā ideja tāda, tāpēc mēs neatmetām to domu par izdzīvošanu. Un šeit ir šī stāsta mācība un morāle, kā viss sveiks un vesels, burbuļotājs man ir tagad, un tas viņam ļoti, ļoti patika. Un viss atkal ir kārtībā un labi, un viss ir izdzīvojušas, un visas ir norūdījušās, un tā. Tā morāles šī stāsta, un kā labi es to stāstu ir, vai tad, par to, kā tad ir dzīvē. Ir taču tā, ka ja mēs, šis bija tas piemērs, dzīves piemērs, ka ja mēs, ja kaut kas neiet pareizi vai labi vai kā gribās, šajā piemērā ar zivtiņām kaut kas notikās, nav viņām labi, bet es rītīgi nepadevos, es biju tik ļoti saskumus un tik ļoti atbildīgi jutos par zivtiņām un zināju, ka viņas tak neko nevarēs aizbraukt. Un tā bija mana galvenā doma, palīdzēt šīm zivtiņām kaut kādā veidā, lai viņām nav jāmokās. Un es gulēt gāju ar to domu, un es pamodos ar to domu, un es darīju visu, ko vien es varēju izdomāt, darīt, kas man nāca prātā, un tad es darīju arī to, ko man teica nedarīt, bet man bija tāda sajūta, ka tomēr vajag darīt, un ka vajag pārkāpt šos likumus, un it kā likumus, ja tā tos var teikt, noteikumus, ieteikumus, zivju ekspertu ieteikumus par to ūdens mainīšanu un tā. Bet man bija tāda sajūta, ka vajag to darīt, un vai tad nav, un ir, vai tad ir. Man liekas, ir taču tā dzīvē un visās situācijās, ja mēs nepadodamies, un ja mēs darām to, ko tā mūsu iekšējā balss saka, vai tie ir eņģeļi, ko mēs dzirdam, vai tā ir tā sajūta, kas mums ir, vai tā ir kāda cita garīga būvne, bet kaut kas tāds, kas ir mūsos, nevis kādā ekspertā, kas ir cilvēks eksperts, vai grāmatā ierakstīts ir, vai internetā ierakstīts ir, kaut kas ir ārpus mums. Un ja mēs sekojam tām, un arī par slimībām, cik bieži ir dzirdēts, ka cilvēkiem ir noteikti kaut kāda diagnoze, un ka viss mirst, un nekā, un viņi saka, es darīšu šitā un šitā un šitā, un nevajag man tev palīdzību, vai arī nedzeršu tās zāles, vai nedarīšu to, un brīnumainā kārtā cilvēki izveseļojas. Bet tas ir tas piemērs, man liekas, ka tad, kad mēs iedomājamies kaut ko, un ka mēs darām, tad šajā gadījumā zivtiņas tā atbilde bija tik perfekta, man pilnīgi vienalga, no kurienes tā atbilde nāca, par to, ka viņas teica, tu nepadevies, un līdz ar to mēs arī nepadevāmies. Jo kāds cīnījās par mums, un mēs arī mēs devāmies pretī, un es pilnībā ticu, ka tā enerģija vienkārši tur bija tā, ka es nepadevos un neatmetu ar roku tam, ka tās zivtiņas varētu izdzīvot, bet
ka viņas jūta kaut kādā veidā, un ka tieši tāpat taču notiek arī dzīvē, nu, ja, kā bija tas teiciens, kurā grāmatā alķimist, kā saucās latviski to grāmatu, tu nezinu, alķimitis, vai, ka, nu, ja tu kaut ko ļoti vēlies, tad viss pasaule sadodas rokās, lai tev palīdzētu, bet šis, man liekas, arī bija tas piemērs tam, ka ja mēs kaut ko vēlamies, uz kaut ko koncentrējamies, tad tie, kas ir iesaistīts, vai tas, kas ir iesaistīts šajā visā, un jo vairāk mēs koncentrējamies uz to, un tas mums ir prātā, un tas ir tā kā mūsu listas augšā, un nevis tikai šad mēs iedomājamies par to, bet mēs ritīgi koncentrējamies uz to, ka tad tiešām sadodas tā pasaule, visa pasaule rokās, lai mums palīdzētu, un tad notiek kaut kādi brīnumi, un kaut kas tāds, nu, neikdienišs, kaut kas tāds, kam loģiski domājot, nevajadzēja it kā notikt. Jo, nu, loģiski domājot, man atzīt, viņam nevajadzēja būt dzīvām. Tagad, bet, nu, jā, un tāpēc es jums šo stāstu, jo tas, man likās, tāds ļoti svarīgs tāds notikums, mācība, morālē ar šo stāstu un piemērs, un parasti ir tā, ka tie dzīvie piemēri man vismaz vienmēr palīdz daudz vairāk un paliek atmiņā nekā tie, kas ir tādi, nezinu, izdomāti vai kāda, vai, nu jā, nav dzirdēti tieši no cilvēka tā, ar ko tas notika, vai kurš to piedzīvoja, bet nu, pārstāstīt. Nu, lūk, tas sākumā un pārdomām. Un tagad ķeramies pie kārtiņām. Tadā! Nomainām šo visu uz kārtiņām. Un tātad šīs kārtiņas ir, izskatās viņas šādi. Un es tā skatos uz augšu šeit, tāpēc, ka es esmu tikusi pie ekrāna, kas ir, mana kamera ir šeit priekšā, bet mans ekrāns, kur tas viss rādās, kur es to visu redzu, kas notiek ekrānā, ir augšā, jo man ir tāda atsevišķa pieslēgta tas monitors, vai sauc latviski, kas ir divi tik liels kā mana datora ekrāniņš. Tāpēc jums rodas jautājums, kā lai es tā uz augšu skatos, tāpēc tā ir. Nu, lūk, pirmā kārtiņa. Man patīk, es pat neesmu tā paskatījusies, paskatījos uz bildēm. Pirmā kārtiņa ir šī ar zilonīti. Tu gan es redzēju šī pirmā izskata laukā un saucās klausīšanās, ieklausies. Un ar šo kārtiņu eņģeļi mums atgādina, ka atvērtas sirds dzirdēs ziņu. Dzirdēs to, ko mēs sakām, to, ko mēs eņģeļi sakām, un arī, ko intuīcija saka, un viss, kas ir tāds garīgs, nevis taustāms, saka. Ja šī kārtiņa izvelks, tad šis ir atgādinājums. Ar šo kārtiņu atgādināts, ka šis ir laiks tam, lai paklusētu un ieklausītos. Lai pievērstu uzmanību nevis tikai vārdiem, kurus mēs dzirdam, skaņām, fiziskām skaņām, ko mēs dzirdam, bet sadzirdēt arī to dziļāko ziņu, dziļākās skaņas, dziļāko domu, kas aiz šiem vārdiem ir, kas aiz šīm fiziskajām skaņām ir. Nu tā, vizuāli būtu, ja fiziskais ir šeit pašā priekšā, bet tā doma, tās emocijas un viss pārējais ir aiz tiem vārdiem, kurus mēs sakām. Un tā ideja ir tāda ieklausīties tajā, kas ir
tos vārdus paņem nost, kas tad ir aiz tiem vārdiem, kas slēpjas un kas tiek teikts ar vārdiem, ar rīcību, ar kaut kādiem žestiem, ar acu skatiem. Un ieklausīties arī tajā, kas mums apkārt ir. Ne tikai cilvēkos, bet kas mums apkārt ir. Dabā, klusumā, pilnmēnesī, Merkūra retrogrādā. Koncentrējoties un vienkārši esot klusumā. Un arī tad, kad mums ir kāds īpašs konkrēts jautājums par kādu situāciju vai meklējam kādu atbildi, arī, kad sarunājamies ar eņģeļiem, svarīgi ir ieklausīties. Ja tikai klusumā esot un ieklausoties, tas ir tas vieglākais veids, lai sadzirdētu to, kas neskan fiziski. Lūk, jā, un te vēl tik pieminēts, ka, ieklausīšanās palīdzē šajā laikā ar tādu, palīdzēs skaidrāk saprast to situāciju, vai notikumu, par ko mēs vaicājam, vai ko mēs piedzīvojam. Un interesanti, ka nākošā kārtiņa ir detaļas, sīkumi. Un tas arī saistīts ir ar ieklausīšanos, jo atkal teikts, ka vissvarīgākais tagad ir nevis tajā lielajā, ārējā, tajā vispārīgumā, bet detaļās, sīkumos. Atkal, mēs neieklausāmies, mēs nevaram dzirdēt, ja mēs klausamies, mēs dzirdam tikai vārdus, kas teikti, tad tas būtu tas vispārīgais, kas notiek, bet tikai ieklausoties detaļās, sīkumos. Tas ir tas, kas mums palīdzēs to dziļāko būtību saprast. Šis ir laiks, lai pievērstu uzmanību tam, kas rakstīts ar maziem burtiņiem, un es neatceros, un nezinu, kā ir, vai Latvijā arī ir tas teiciens tāds vai ne, bet angliski ir tas teiciens tāds ar to domu, ka ja parakst kaut kādus līgumus, kaut kādus papīrus, tad parasti ir, tas galvenais kā ir rakstīts ar tādiem lielākiem burtiem, bet tad pašā apakšā ir kaut kas rakstīts tādiem maziņiem burtiņiem, un tas dažkārt mēs cilvēki pat nepievērš tam uzmanību, vai vienkārši paraksta dokumentu, bet neizlas to, kas ar maziem burtiņiem rakstīts, un tad izrādās, ka kaut kas ļoti svarīgs un ir bijis rakstīts tur, bet tas teiciens tāds, ka neizlasīja atkal to, kas ar maziem burtiņiem bija rakstīts, vai apakšā, vai tā, cīsākais veids paskaidrot, kas tas ir, un šeit ir teikts tas, ka minēts tas teiciens, un ar to domu, ka izlasiet to, kas ir ar tiem maziem burtiņiem rakstīts, un tiešām pārnestā nozīmē, to, kas ir, tās detaļas, un arī, mēs kaut ko darām, pie kāda projekta darbojamies, vai kā ar šo kārtiņu eņģeļi saka, pievērsot uzmanību detaļām šajā projektā, sīkumiem, tādiem niansēm. Un šīs abas kārtiņas ļoti iet kopā viena ar otru, bet tas jau nav kāds pārsteigums, ne? Un šis ir vēlmju aka. Šī kārtiņa saucās. Tieši tulkojumā, un ar šo kārtiņu eņģeļi saka, mūsu vēlmes ir svētas, ir tādas glabājamas, svētas, cienāmas, godājamas vēlmes, tas, ko mēs vēlamies. Vēlēties
ko jūs gribat, bet nepieķerieties pie tās vēlmes pārāk cieši, pārāk ļoti. Ļaujiet vēlmei iet. Kā tāda doma man tagad nāk prātā balons. Ne, ir taču, kā mēs kādreiz ierakstam, negluži kā tradīcija, bet ierakst kaut kādu vēlmu vai ko vai uz balonu vai papīriņā pirms piepūst to balonu, bet palaiž balonu gaisā. Tā, ka to vēlmu palaiž visumā vai kā man stāsts par ķīniešu laternām. Palaiž vēlmu gaisā. Lūk, un tiek atgādināts, ka tā vēlme, tā deksme, tā enerģija atkal, kas ir aiz tās vēlmes. Viss ir par tām detaļām, sīkumiem, ieklausīšanos. Tie ir ieklausīties sevī, tās detaļas, tas enerģija, kas ir aiz tās vēlmes, ka tā ir ļoti, ļoti svarīga un ka tā ir tā, kas virza šo vēlmu uz priekšu, virza tajā piepildīšanās virzienā. Un eņģeļi saka, pievērst uzmanību tam un tai saiknei un apzināties to saikni starp to enerģiju un to darbību un vēlmi, tieši vēlmi, mūsu vēlmi sapņu sakarā. Un vienmēr, lai ko mēs darītu, tas vēlmi piepildīšanās procesā, vienmēr pievērst uzmanību tam, kāda tā enerģija aiz tā visa ir. Jo lielāka deksme, jo lielāka tāda, uguns, tāda, saka tie spīdumiņi, tās dzirksts, dzirksts, jo lielāka dzirksts, jo tāda patiesāka dzirksts, jo vieglāk tas viss ies uz priekš, un vieglāk tam vēlmēm piepildīties, un tam procesam notikt, tam visam sakrist to plauktiņiem tā vietās, kur vajag, lai palīdzētu tam sapnim piepildīties. Un, vienkārši pievērst uzmanību tai saiknei un vienmēr uzturēt to saikni un vienmēr uzturēt to dzirksti, lai piepildītu šo vēlmi, lai palīdzētu, lai darītu to savu daļu vēlmes piepildīšanās, tam, lai piepildītos šīs vēlmes. Lūk, un tās bija kārtiņas šodienai. Lai jums visiem jaukā šī nedēļa, un mēs tiksimies atkal nākošajā reizē, lai jums jauki viss ar vēlmēm. Un tā biju es šeit, Regīna, un šis bija kārtējais sarunas ar eņģeļiem ieraksts, un lai jums visiem viss tā eņģeliski, atā!